Nu, tad loģika ir tāda, ka mums, nu, pirmā reakcijai šeit mums ir divas opcijas, pareizi? Kāda pirmā opcija? Alumīnijas plus kas? Chlors 2, jā, vienmēr. Tā, 2, 3. Tātad 2, alumīnijas chlors 3. Ok, der. Tālāk, kas mums ir no alumīnija chlorīda, mums vajag iegūt alumīniju. Es apsolu otru. 2 alumīnijas plus 6 HCl. Veidojas 2 AlCl3 plus 3H2. Tādas opcijas arī eksistē. Ja? Tiem, kuriem bija, nevajag krustot ārā, tas ir arī pareizi. Ok, bija alumīnijas chlors 3. Pievienojām ko? Ok, kādas reakcijas pazīmes? Šķīstos. Vai kaut viena nešķīstos sāla? Nu, davai. Nu, meitenes, jūs 7, es 1. Es zinu, jūs ne. Davai. Tātad vajag pievienot kaut kādu sāli, kas nešķīst ar chloru, pareizi? Opcijas, kas nešķīst ar chloru, ir nedaudz. Svins, alvā, sudrabs un zilsudrabs. Nu, es pateiktu, ka AgNO3 mums ļoti noderēs, pareizi? Toties 3, AgNO3, nogulsnes 3, AgCl. Šitam ticat? Ko tu izdarīji? Nu, tu kāpēc ne? Nu, pareizi. Nu, tu tā nopūties, it kā būtu nepareizi. Nu, vienkārši elpoja. Ok, labi. Nē, alumīnijas. Ok, opcijas es jums izstāstīju. Tālāk iegūt no alumīnijas NO3 reizes. Ko varam pievienot klāt? Jā, jebkurš šķīstošs hidroksīds, nātrijas OH ir vislabāk pazīstamākais. Ok, tam es ticu. Reakcija notiek tāpēc, ka veidojas nogulsnes. Pirms nātrijas OH laikam trīnieku un 3 nātrijas NO3. Ok. Nu, tas ir. Next. Mums vajag dabūt oksīdu, ja? Jā. Kā darīsim? Jūsu nemīļākā reakcija? Ko jūs vienmēr aizmirstat? Jā, tieši tā. Toties šeit augšā rakstam te čučuru. Vai kā jebkura reakcija būtu tā kā nogulsnes? Nē, principā. Nu, es rakstu šeit nogulsnes, tāpēc, ka ūdens veidojas blakus. Viņš var būt kā šķidrs, kā gāzveide. Var rakstīt, var nerakstīt. Ne? Jā, mēs bet vispār jebkura reakcija būs Tā, davai vēlreiz uzdot jautājumu. Tā, lai... Es rakstu piemēram reakciju, vajag, lai būtu, jebkura reakcija vajag, lai būtu tā kā nešķīstoša viela. Nu, idejiski, tūlīt mēs uzrakstīsim šito nākošo reakciju virknīti, un mēs viņus sāksim klasificēt. Bet pa lielam, ja tev sākumā ir divas šķīstošas vielas, vienalga kādas,
lai viņas izrēģētu savā starpā, vajag vienu nešķīstošu rezultātu. Ok? Labi. Tālāk. Ja mums ir alumīnijas 2O3 un vajag H2SO4, jā. Nu, ok, oksīds ir šķīstoša viela vai nešķīstoša? Nešķīstoša. Kāpēc? Jo oksīdi vai nešķīst ūdeni vai reaģē. Ok. Vai šeit var būt kaut kas cits, meitenes? Varbūt. Kas? Atkal oksīdi. Nu, labi. Tas ir old school chemistry. Labi. Oi. Un zināt, ja jums uzdos jautājumu, iegūstiet lūdzu alumīnija sulfātu no alumīnija oksīda, kas būs viszaļākā iespējamā metode, kur no šīm būs zaļākā? Jā, tāpēc, ka nerodas blakus produkts. Nu, ķipa, ūdens, kaitīgais ūdens. Mēs visi nomirsim, ja mums būs ūdens. Bet, nu jā, tas saucās atomu ekonomija, par to mēs parunāsim arī bišķi vēlāk. Labi, kas mums ir sestais natrijs SO4? Ko jūs man pastāstīsiet, labi? Jā, mierīgi. Vai tavs mīļākais? Natrijs OH. Ok, plus natrijs 3PO4. Jā, mierīgi. Toties. Uh, 3, natrijs 2, SO4. Ok. Tālāk no natrijs 2, SO4 jāuztaisa natrijs chlors, opcijas. Un der. Ir citas opcijas? Nē. Kāpēc? Neveidosies neviena nešķīstoša viela. Ašklora nav stiprāks par H2SO4. Nu labi, viņi stāv blakus. Pa lielam ir. Bet, diemžēl, ar sērskābes palīdzību no sāls mēs varam iegūt salskābi, bet otrādāk nestrādās. Upsī! Labi. Vienkārši mēs varam paņemt arī citus sāļus. Ar SO4 skatāmies ar SO4, nešķīst bārijas, stroncijs, kalcijs, alvas, vins, sudrabs un dzilstrabs. Toties, jebkurš no šiem sāļiem skaitīsies par pareizu vielu. Galvenais, lai veidojas nogulsnīdes un veidojas 2 natrijs Cl. Ok, 8. Nu, no natrijs chlors dabūts Ag chlors. Nav lielākā māksla, pareizi? Nav vai ir? Jāpaņem jebkurš šķīstošs sudraba savienojums. Un tu vari dabūt AgCl plus natrijs ir no 3. Jā. Toties, vēlreiz par to jautājumu, vai mums obligāti vajadzīga nešķīstoša viela, tikai ja sākumā mums abas ir šķīstošas, rezultātā jābūt vienai nešķīstošai, vismaz vienai. Varbūt 2. Ok. Ja mums sākumā ir nešķīstoša viela un mēs pievienojam sērskābi, reakcijas pazīme mums jau ir pareizi. Nešķīstoša viela izšķīst. Ok. Tā tas arī strādā. Nu, ko? Cik vajag laika otrai? Daudz. Ok, labi. Nu, davai, es kamēr sarakstīšu numuriņus, jums būs laiks pabeigt. Nu, principā tās ķēdes, es centos netaisīt viņas ļoti sarežģītas.
Bet, kā saka, vai jums vajag lietot jūsu pierakstus, kad taisat šito vajag? Ja tā jūs atceraties, ka vismaz jums tas kladē ir rakstīts, un kā saka, pirms eksāmena jūs šito saturnēsiet. Toties, ja nesanāk no pirmās reizes, nekas nav jāraut, jāuztraucās, viss būs kārtībā. Jā, kā saka, Romu būvē nevienā gadā, jā, un ne pat 100. Līdz ar to cenšamies. Jo atkal pagājušajā gadā par to niķeļa oksīdu un tā sāls iegūšanu, tas bija smieklīgi. Tas bija tipiskā neorganika. Vienkārši to uzdevumu iedeva nevis ar OKS ar cipariņām, nu, ķipā ar formuliņām, bet nodiktēja ar burtiem. Nu, varbūt laikam nākošajā reizē paņemsim īsu ķēdīti ar vielu nosaukumiem. Nu, un principā es jūs apsveicu. No šīs dienas mēs uzsāksim jūsu nemīļākos ķīmijas aprēķinus. Jā, bet es ceru, ka kopš nākošās nodarbības jums tie patiks. Nu, vismaz. Jo principā visi ķīmijas aprēķini ir kaut kādā veidā līdzīgi. Ok, 16 reakcijas. Nu, normāli. Jāsaraksta, kā tu no pirmās vielas iegūsti otro. Tātad, principā, cinks plus kaut kāda viena vai divas vielas veidojas šis. Jā. Jā. Nu, tad sākam pārbaudīt. Tātad to, ko es jums iedevu, tas ir jūsu mājas darbs. Kā saka, reakcija virkne, bet vārdos. Un teksta uzdevums uz 4 nezināmām vielām. Jā, bet idejiski. Galvenais, kas jums jāiemācās teksta uzdevumā, ir lasīt uzdevumu līdz galam. Jo principā tur jau ir dota atbilde. Ok, labi, tad bliežam. Pirmā reakcija. Pirmā reakcija cinks plus kālijs OH plus koh, pie tam 2 gabali plus tik 6 ūdens molekulas. Ne 6. 2 ūdens molekulas, 2 H2O. Un tālāk mums ir kālijs 2, cinks OH 4 reizes, plus H2. Ok, jautājumi? Nav. Ok, tālāk, kas mums ir? Mums ir šitais te. It kā. Šitais te plus H2SO4, pareizi. Tad idejiski veidosies kālijs 2SO4 plus cinks SO4 plus cik? 4 ūdens molekulas, 4H2O. Un laikam mums arī sērskā baig 2 molekulas. Pareizi?
Ok, tālāk mums vajag cinku pārvērst par cinku CO3 opcijas. Meitenes piedāvājam, puiši arī var piedalīties. Un der. Jebkurš šķīstošs CO3 sals veidojas cinks CO3, kas nešķīst ūdenī, un tad veidojas vēl nātrijas 2SO4. Ok, kas tālāk, ko es no jums paprasīju vēl? CO2 kā dabūsim? Ar skābi kādu? Jebkuru šķīstošu skābi. Vienalga HCl, H2SO4, H3PO4, H-chlors. Gribēt pieliet etiskābi, viss būs pareizi. Ok, nu pieņemsim H-chlors. Nav obligāti koncentrēta, kāpēc? Jo karbonāti paši par sevi, tas ir minerāli, un viņi ļoti labi puto, ja tu pievienos viņam jebkuru skābi. Nezinu. Pieņemsim, ir krīts, kalcijs CO3. Vai tam ir principiāli, ar kuru skābi viņš rieģēs? Nē. Ok, līdz ar to cinks chlors 2 plus H2O plus CO2. Ok, tik tālu skaidrs. Jebkura skābe, kas jums bija, ir pareiza. 5. reakcija, 5. kalcijs CO3, ko piedāvāsiet? Jā, ko vēl var? Meitenes, ko vēl var? Es zinu, gribu zināt no jums. Meitenes. Nē, tu nevari iegūt kalciju karbonātu. Toties, ko var? Kalcija hidroksīdu. Toties būs kalcijs CO3 plus H2O. Ok, 6, kas mums ir kalcijs CO3, tu kalcijs oksīds. Ko daram? Pareizi, malicis. Toties karbonāti nešķīstošie ļoti labi sadalās. Tas fakts. Par to nedrīkst aizmirst. Tālāk veidosies kalcijs O plus CO2. CO2 bultiņu uz augšu. Tālāk, ko es gribu no jums dabūt, kalcijs O par kalcijs Cl. Piedāvājiet variantus, dāmas un kungi. Tikai salskābi, ok. No kādu skābes atlikumu tu gribi šeit redzēt? Kāpēc nevar? Vai šis šķīst ūdenī? Nē, tad ko mēs nešķīstošām vielām drīkstam likt klāt? Jā. Principā tas skan kā zelta ķīmijas likums. Nešķīstošās, ja jums kaut kas mēģinē ir netīrs, tad jūs vai nu mazgāsiet vispirms ar skābi, nepalīdzēs tikai tad ar bāzi. 2 opcijas. Next. Kalcija chlorīds par kalcija fosfātu. Davai. Kalcijs chlors 2, opcijas. Nātrijas 3PO4. Ok, der. Šim piekritīsim tātad 3, 2, kalcijs 3PO4. 2 reizes, bultiņu uz leju, plus 6 nātrijas chlors. Ok, kalcijs 3PO4. 4 divreiz plus. Kalija nidrāts, kalcijs 3PO4 šķīst. Šķīst, nešķīst? Nešķīst. Tāpēc nevaram pielikt sāli. Ko liksim? Skābi. HNO3. Kāpēc šī reakcija notiek? Skatāmies uz skābju aktivitātes tabulā. Kurš uzvar?
Kautiņš starp skābēm. NO3 uzvar, super. Tātad, ja NO3 uzvar, значит mēs to varam darīt. Ja neuzvar, tad ups, mēs tā darīt nedrīkstam. Tātad 2H3PO4. Ok. Kāpēc šī reakcija notiek? Meitenes, labs rīts. Jūs also varējat ar skābi. Nē. 6, nē, cik tur 5 reakcijas pazīmes. Ok, kuru no viņām? Ar Dievu meitenes man jādodas. Kāda viela? Kāda viela? Šķīstoša. Abas ir šķīstošas. Idejiski, ja jūs izšķīdināt nešķīstošu vielu, значит reakcija notiek. Значит jūs virzaties uz pareizu pusi. Ja? Nu, tā ir viena no reakciju pazīmēm. Vai jūs iegūstat nešķīstošu vielu, vai jūs šķīdināt nešķīstošu vielu. Vai iegūstat ūdeni, vai izdalās gāzi. 4 opcijas. Ok, pirmā nodarbība. Ok. Varbūt 2 šķīstoši, varbūt viena no tām nešķīstoši. Bet to, ko tu pieliki sākumā, jāpaliek šķīstoši. Nu, šitais jāpazūd. Disappear. Nu, un pārsvarā, ja tu pieliec skābi, tad tu pieliec tā, lai veidojas šķīstošas vielas. Bet ok. Bet varbūt arī viena nešķīstoša. Ok, 10. reakcija, kas ir? Ok. Opcijas, varianti, piedāvājumi. Nu, davai nekautrējamies, sakām. Visas muļķības, kuras sarakstījāt, davai mierīgi. Vienkārši kuru? Ok. Klasiski mēs šeit paņemsim H2SO4. Kāpēc? Davai padomāsim. 2 opcijas. Kalcija sulfāts šķīst. Kalcijas SO4. Maz šķīstoša viela. Значит nešķīst. Nu, veidosies 2HNO3. Mēs pārkāpjam kaut kādu skābes stipruma likumu. Pretty much no. Un šī reakcija vēl labāk notiks, ja jūs paņemsiet šito cietu, bet šito šķidru un koncentrētu. Kāpēc? Jo sērskābe ir šķidra viela, bet HNO3 ir gāzveida. Jo HCl vienkārši nenotiks, jo tev neveidojās neviena nešķīstoša viela. Tas ir viens. Otrs, tu vari nezināt par to, ka tur ka šitā būs gāze, jā, ja pavārīt. Jā, bet vismaz šādā veidā to var izdomāt. Labi, HNO3, kas tālāk? Meitenes neguļam, meitenes neguļam. Varš plus HNO3, pareizi? Kādas vēl opcijas ir? Meitenes, nu davai. Jūs negribat rakstīt redoks, vai jūs negribat rakstīt redoks, tad jūs ko liksiet? Jūs rakstīsiet redoks ar temperatūru. Ok, labi. Kas vēl? Kādas vēl ir opcijas? Jums ir kaut kas kuprum, bla bla. Ok, hidroksīds, kāds vēl opcijas? Nu, meitenes, nu davai, nekautrējamies. Es zinu, ka jūs zinat. Jūs esat foršas un gudras, davai.
Hidroksīds der. Kas vēl? Barš SO4? No. Kāpēc? Rodās nešķīstoša viela? Nē. Rodās gāze? Nē. Rodās ūdens? Nē. Kaut kas izšķīst? Nē. Tad nē. Labi. Nu. Davai. Var vienkārši varu, tad rakstam redoks. Ok, kas vēl? Kas tur vēl ar skābēm rieģi, meitenes? Kāds vēl kavēja? Jā. Vājā skāba sāļi. Ok, kas vēl? Nu, principā, kuprum OH divreiz. Nezinu, kuprum CO3. Ja tāds eksistē. Kuprum. Bet tad šeit jābūt koncentrēta, ja? Ja bez koncentrācijas, tad nekas nenotiks. Vēl pieņemsim kuprumēs. No sāļiem var būt kuprumēs. Kāpēc ne? Ok. 11 reakcija. 1, 2, 3, 4, 5. 5 variants. Ok, labi. Piekrītas? Ok, labi. Ejam tālāk. 12. Davai man saulīts. Ko šeit liekam? Nu, tu zini, davai. Ko liekam klāt? Tavs mīļākais. Natrijas OH, mālacis, pareizi, tas ir pareizi. 2 natrijas OH. Tālāk, ko daram? Ok, ticu. 2 natrijas NO3, jā. Labi. Kas tur tālāk jādara? Der. Kas vēl var būt? Meitenes neguļam. Tu. Nu. Vēl opcijas. Es zinu, ka visi slikti mācījās par oksīdiem skolā. Bet mēs taču esam mācījušies par oksīdiem. Tāpēc šeit var būt arī vienkārši SO2. Nē, ne SO2, SO3. Ok, labi. Kas tālāk? 14. Kuprumes varianti. Nē. Natrijas 2S. Jebkurš, kas šķīstas pareizi. Kuprumes. Natrijas 2SO4. Ok. Vēl varianti. Nu, tāpēc, ka vajag iegūt kuprumes. Nu, davai savu variantu piedāvā, un tad mēs... Nu, ok. Tavs variants būtu, pēc tavām iepriekšējām kļūdām, tu piedāvātu mums H2S, pareizi. Šī reakcija nenotiek. Kāpēc? Jā, skāba ir pārāk stipra. Šī skāba ir pārāk stipra. Tas nozīmē, ok, tā kā mums sēž principā tikai meitenes, tev ir princeses baltā zirga vēl ar Mersi, jā, un šeit ir ķipa Bombzis Vasilijs. Nice!
Tāpēc nenotiek. Ok, labi, 15. Opcijas, meitenes. Un ko tas iedos? Koncentrēt. Nu, ok, labi. Ja iegooglē, tad var tā. A, ja negooglē, tad var pielikt skābekli. Negooglē. Nu, kupru mēs plus H2SO4. Nu, ja tu pārspīlē ar redoks var. Ja tev patīk koncentrētais redoks. Jā, bet jāatcerās, ka visas sulfīdu rūdas, nu, pieņemsim pagājušā gada eksāmenā, arī bija nīķeļa sulfīds. Un viņi ļoti labi sadeg, jā, veidojas kupru molu plus SO2. Toties visas sulfīdu rūdas pietiekami labi spēj sadegt krāsnī. Mm, 4, 2, 6, 3. Ok. Visi sulfīdi labi sadeg skābekļa klātienē. Ok, pārspīlē bišķi. Labi. Nu, tas ir kaut kas jauns no reakcijām. Labi, 16. Kas ir 16? O, SO2 par SO3. Ko jūs darīsiet? Viņi visi ir skābekļa oksīdi. Kur tu gribi? Ok, mums vajag no šitā te kaut ko pārvērst par SO3. Ģeniālās idejas? O2, jā. Ok. Ūdens. Ar ūdeni tie reaģē un uzreiz veidojas skābi. Ai. Un šeit ir turpu šurpu, tāpēc šeit 2, tāpēc šeit 2. Nu, jūs varat nezināt, bet šī ir atgriezeniskā reakcija. Ok. Tāpēc, kad jūs sadedzināt sēru skābekļa vidē, nekad neveidojās uzreiz SO3. Ai, kurš tā raksta? Labi. 16. Kas ir ķipa man 16. H2SO4, dāmas un kungi. Kā jūs to izdarīsiet? Nu, davai. Tev bija pareiza atbilde. Jā, tev. H2O. Jā. O šeit tiešām H2O. Nu ko, patik? Nē, nu tas forši. Ar laiku patiks. Labi, karoči, mājas darbiņā jums ir reakcija virknīte, tur ir tikai 16 reakcijas, nu. Nedaudz paraudāsiet, nedaudz atcerēsieties vielu nosaukumus. Tālāk ir teksta uzdevums par ķīmiķi Georgu, jā, par vecu bāriju savienojumu. Tur ir vairāk uz uzdevumu lasīšanu līdz galam. Jā, un principā tur ir vienkārši teksta uzdevuma veidā paslēpta ķēdīte. Aņģisķent? Ok. Jo, diemžēl mums ir ļoti liela problēma ar lasīt prasmi, jo, kad bērniem nedod Dievs iedot vairāk par 5 teikumiem, viņi pazūd savās domās, fantāzijās un aprēķina to, ko nevajag, atrod to, ko neprasa. Bet nedara to, ko prasa. Sasodīts. Tāpēc lasīt prasmes. Tas jums ir līdz pirmdienai. Ja neapspriežam pirmdienā, aizmirstat par šo mājas darbu. Nu, lai jūs mudinātu kaut ko darīt, kustēties bišķiņ. Ok, tālāk mēs par reakciju veidiem neesam reāli izrunājuši. Es esmu tikai izdalījis jums izdrukas, un jūs tā paskatījāties uz viņām un viss pareizi. Jā? Nē?
Nu, man ir skleroze, nu, jūs varat uzreiz pateikt, jā, skatījāmies, neskatījāmies. Atveram savas izdrukas, atrodam tabulu ar visu neorganisko reakciju veidiem. Siltuma efekts. Tipi vai... reakcija veidi. Jā. Nu, manas saulītes. Tātad, cik mums ir reakcija veidi? 4. Patiesībā bišķi vairāk. 4 plus vēl redoks, ko mēs it kā skaitam par atsevišķu vielu klasi. Nu, reakciju klasi. Bet labi. Kopumā, ja mēs runājam par visiem reakciju veidiem, kas ir neorganiskā ķīmijā, mums jāizrunā katrs. Nu labi. Kāda tad ir būtība savienošanas reakcijām? Ir vieliņa A, ir vieliņa B, varbūt vieliņa C, D un E, kas ir maz iespējams, bet varbūt. Un tas viss kopā salīp un veidojas viena kopējā viela. Jā, tā jūs saprotat, ka tās ir savienošanas reakcijas. Savienošanas reakcijām šeit ir doti piemēri ar redoks, kad notiek oksidēšanas pakāpju maiņa, un ir bez redoks. Nu, pieņemsim tas kalcija nabaga oksīds plus CO2, oksidēšanas pakāpes nemainās, bet būtība saglabājās. Jūs savienojat divas vielas, esat malči. Nu, un kompleksa veidošanas reakcija jums dāvanā. Jūs mīļākās. Jautājumi par savienošanas reakcijām. Nicht, nein, šaize. Ok, sadalīšanās reakcijas. Tas pats tikai pretējā virzienā. Bija jums krūzes, atsistāt pret sienu, dabūjāt daudz lauskas. Tas ir jūsu sadalīšanas reakcijas. Vielas no saliktas veidojas divas vai vairākas vielas. Var pievienot frāzi vienkāršākas vielas. Jā, ne vienkāršas, bet vienkāršākas. Tas nozīmē, ka molekula nebūs tik salikta. Ok, ar redoks, pieņemsim amonija dihromāta sadalīšanas reakciju. Ļoti superīgi, man ļoti patīk. Tā. Es atradīšu tūlīt. Un tad mums ir bezredoks, mūsu mīļākie karbonāti, kas sadalās temperatūrā, dzels hidroksīdi un visi pārējie nešķīstošie hidroksīdi. Un vēl tās nestabilās vieliņas, kas mums tur ir iekšā. Ok, jautājumi? Vai jūs zinājāt? Jūs visu zinājāt. Ideja izskat... Nu, saproti, par redoks reakcijām ir tā. Eksāmenā tev nevar iedot vienkārši šito vielu un pateikt raksti, kas atdalīsies. Visticamāk tev pateiks, ka izdalīsies kaut kāda bezkrāsaina gāze, jā, kura ir tādas un tādas īpašības, veidosies ūdens un zaļš hroma savienojums. Un tāds, ar šito informācijas varu kaut ko darīt. Jā, jo idejiski sadalās šī vieliņa ļoti skaisti, man ļoti patīk tūlīt, kur es esmu, šitien es esmu. Ok, tātad, tā vai 4K, kāpēc man es filmēju 4K, un man rāda 720p. Ok, kā saka, jums ir vienkārši kālija dihromāts. Šis saucās par ķīmijas vulkānu. Jā, tas puto dēļ tā, ka izdalās slāpekļa gāze, jā, tas ir zaļais hroma oksīds, ūdens tvaiks aizlido atmosfērā. Kaut kā tā. Tas ir vistipiskākā ķīmijas demonstrācija, ko var parādīt skolā, ja vien tev ir amonija dihromāts.
Ok, jautājumi. Nav. Diemžēl. Labi, ejam tālāk. Aizvietošanas reakcijas. Aizvietošanas reakcijas es vienmēr salīdzinu ar attiecībām. Vienmēr kāds atrada kaut ko labāku un līdz ar to samainās vietām. Jā, jo kaut kas ir labāks nekā tas, kas bija iepriekš. Ķipa, jums bija vecais iPhone, jūs nopirkāt jauno, notiek aizvietošanas reakcija. iPhone aizvietošanas reakcijas dabā. Ok. Princips galvenais, kāda aktīvāka viela aizvieto kādu neaktīvāku vielu citās vai citas vielas daļu. Ok. Principā bez redoks ļoti reti sastapsiet šo. Principā visas aizvietošanas reakcijas, ja jums testā pajautās, vai tur notiek redoks, tad ir redoks gandrīz visā. Un šeit, kā jūs redzat, mēs varam aizvietot jodu ar chloru, mēs varam aizvietot skābes atlikumus ar oksīdiem, varam aizvietot metālu ar citu aktīvāku metālu, mēs varam aizvietot ūdeņradi ar metālu. Jā, šitā arī skaitīsies redoks aizvietošana. Un arī mūsu mīļākais termīts. Nice. Toties pa lielam jūs varat aizvietot vai nu aizmuguri, to bišķi skābes atlikumu, vai jūs varat aizvietot metālu. Pēc situācijas, jā, bet tās abas būs aizvietošanas reakcijas. Ok, apmaiņas reakcijas. To, ko jūs man visu laiku prasījāt, skolotāji, jābūt vienmēr kaut kāda nešķīstoša viela. Idejiski, ja jums rieģē divas šķīstošas vielas, viņas apmainās ar savām daļiņām, kas saucās joni, un veido citus savienojumus. Notiek, ja reakcijā veidojas ūdens, vai un izdalās gāze, vai un veidojas nogulsnes, vai un izšķīst nogulsnes. Nevienu reizi nebiju redzējis, ka visas ir uzreiz, jā, bet vienu vai divas vienlaicīgi jūs dabūt vienmēr varat. Skaidrs? Jā. Ok. Tātad, lai tā informācija nepazūd, jums ir 17 reakcijas, kuras jūs esat uzrakstījuši. Klasificē. Ok.
Ir? Nu tad. Nu, davai, izbrīniet mani, kā jūs neklasificējāt pirmo reakciju. Vai ir savienošanās, ja nebūtu šitais? Nevar. Ok. Nevar. Ok. Nu, ok, labi. Ja jūs ļoti gribat, tad aizvietošanas. Aizvietošanas. Skolotājs padomāja, un tā ir aizvietošanas reakcija. Nu, ja tā pieskatīties, tad tā pievarot vienu no aci, ar šito var. Man tipā labai aci ir 8. Ir 10, x šitās plus 8. Līdz ar to, ja pievar to kreiso aci, tad var pateikt, ka tā ir aizvietošana. Ok, ko jūs gribat man pateikt par šo? Kāpēc veids? Nu, mēs vienkārši pierakstam pirmā reakcija, ka tā ir aizvietošanas. Un tas ir aizvietošanas reakcija. Tas jau ir veids. Aizvietošanās reakcija. Veids. Ok, equal weights. Labi, nu, ko jūs gribat no šī? Apmaiņas, nu. Jā, labāk pateikt, ka nevar. Ok, nākošais. Tipiskā apmaiņa. Ok, next. Kāpēc? Kāpēc? Jo H2O un CO2 vienkārši nevar dzīvot kopā un veidot H2CO3. Jā. Nē. Jau iedomājieties, ka viņi dzīvoja sākumā kopā un pēc tam tādi sadalījās. Tāpēc apmaiņas. Ok, šitais. Savienošanas. Ok, šitā. Savienošana. Nē. Nu arī, ok. Ļoti nosacīti apmaiņas. Ok, tālāk. Ok, labi, viņš neatpazīst latviešu valodu, tas labi. Viss. Der. Tālāk. Tālāk. Aleluja. Tālāk. Karač, nezinu, ko rakstīt. Rakstīt apmaiņas. Ok. Šeit, principā, visas šīs reakcijas ar šīm vielām ir apmaiņas. Kā tu uzminēji? Nu? Tas bija tik grūts. Neiespēja. Ok. Next. Jā. Ok, next. Jā. Next. Ļoti labi. Vienkārši izcili tālāk. Nevar.
Tas ir vienkārši doks reakcija. Ok. Nākošā. Ok. Nu, vai tas ir grūti? Protams. Ok, labi. Tātad, vai jums, kā saka, reāli kādreiz prasījis, vai tā ir aizvietošanas, savienošanās, apmaiņas vai sadalīšanas reakcija? Nu, varbūt testā. Nu tā, nosacīt. Ok, bet kad jūs redzat, ka cik daudz jums ir apmaiņas reakcijas, mēs atveram jūsu mīļāko tabulu, izlasam vēlreiz, kāpēc tās notiek. Ja? Un, ja kāda no šīm nenotiek, tad reakcija nenotiek. Ok, jo nevar ķīmiju mācīt no tā, ka es jums vispirms iedošu reakcijas veidus, ja? Un tikai pēc tam likšu jums rakstīt tās reakcijas. Nu, ok. Ok, paskaidro, kāpēc vara oksīds reaģē ar salskābi, izmantojot šo tabulu. Idejiski šī tabula viņa apkopo reakcijas, nevis paskaidro, kāpēc reakcijas notiek. Tātad tas ir vienkārši, mums vajadzēja klasificēt visus dzīvniekus un izdomājām, ok, mums ir šitie būs rāpuļi, šitie būs mamals. Zīdītāji, šitie būs vēl kaut kādi, ja, nu, jo zīdītājs neapraksta to, ka zīdītājs ir pērkaķis. Pareizi. Šeit tas pats. Jūs aprakstat, jūs varat apkopot reakcijas, savienot kaut kādos tipos, bet viņas neko jums nepasaka, kāpēc un kas ar ko reaģē. Jo mēs varam tos piemērus vienkārši visu to, ko mēs bijām rakstījuši, ja, sarakstīt tālāk, paturpināt to tabulu vēl 4 lapas puses, ja, un tad nice. Bet kā jūs ļoti labi zinat, problēma ir ļoti vienkārša. Cilvēki nemāk lasīt grafikus, tabulas nekādā veidā. Jā, nu ģipa. Tāpēc daudz tabulas un grafikus jums vajag iedot. Labi, saulīts, tad mēs atveram mājas darbiņu, lasam pēdējo uzdevumiņu, jo ar pirmo es ticu, ka jūs tiksiet. Nu, ja netiksiet, tad nezinu, ko es ar jums izdarīšu, bet neko labu. Tātad mums vajadzēs teksta uzdevumu, lasam uzdevumu uzmanīgi, mēģinam saprast, ko tad Georgs tur mēģināja uztaisīt. Jā, jo, kā saka, latviešu valodas zināšanas un teksta izpratne arī ir viens no veiksmes stāstiem eksāmenā. Ja jums, pieņemsim, pagājušajā gadā teksta nebija tik daudz, bet aizpagājušajā gadā cilvēki iekrita uz tā, ka viņi vienkārši fiziski nepaspēja izlasīt visus uzdevumus. Ja tu izlasi, tu saproti, ka tu līdz galam saproti, pārlasi, vēlreiz pārlasi, un kāpēc tu 6 uzdevumus pārlasi, tu netiec vienkārši līdz pēdējiem. Pagājušais, aizpagājušais. Visiem pārējiem tikai 3. daļa. Nē, tikai 3. Jā. Jā, meitenes cerams. Nu nav jēgas. Es iesaku pēdējos 5 gadus, pēdējos 2 padziļināti, visus pārējos, ķipa ir jēga reiķināt testus, ir jēga reiķināt 3. daļu. Visu. Jā. Jā, 24, 23, jā. Abi eksāmeni ir manā YouTube kanālā, ja kāds ļoti grib, var apskatīties. Ok, jā, jo visi pārējie eksāmeni, viņos nebūs tie temati. Jā, jo tikai mainījās saturs, pēc tam nebija grāmatas un it kā 23. gadā saturs palika vecais, bet ar jauniem uzdevumu veidiem.
Un pagājušajā gadā sāka ievest jauno saturu. Un tad šogad būs tas, cerams, ka būs normāls eksāmens. Jā, bet visticamāk, ka ieviesīs vairāk ķīmija 2 satura. Ok, Rabur, 9, Rabur. Вот. Oi, nē, tas ir angļu valodā. Rekord. Tātad šito mēs tagad lasām. Jā. Kuram patīk no lapiņas, kuram patīk no ekrāna. Kā jūs tur vienosieties? Tā, lasīt prasme. Tā, ko? Pirmajā klasītē mēs jau esam izgājuši. Tātad, ko mēs varam labu pateikt, kas ir pa gāzi C? Nē. Tāpēc, ka neveido kalcija karbonātu. Uzrakst reakciju. Tev kalcijs OH pārvēršas par kalcijas CO3, pareizi? Pareizi. Labu meitenīti. Tagad skaties, ko tu vari tur pielikt klāt.
Lai no kalcijas OH2 iegūtu kalcijas CO3. Kur ir kalcija? Noskaties, kalcija hidroksīda. Jā, ja prikals ir tāds, vissvarīgākā informācija ir vienmēr beigās. Jā. Caur kalcija hidroksīda šķīdumu veidojas kalcija karbonāts. Nu, toties tev ir kalcijas OH2 reiz plus viela C. Veidojas kalcijas CO3. Oh, jā, nedod Dievs, nedod Dievs. Tātad viela D. Viela D. H2CO3. Jā, tālāk. Nu vēl ir C. Ir B un A. Tas tālāk. B. Pāris CO3, jā. Un viela B ir. Jā. Nu viss. Malci. Kas nedzirdēja, tas nedzirdēja. Okay. Labi. Tātad paliek uzrakstīt reakciju vienādojums un pabeigt pirmo virknīti. Nu, gaidu jūs pirmdien. Viss bučiņas. Jā.